Čau, mans mīļais jogī! Laipni lūgts nelielā Yin jogas praksē, kur mēs fokusēsimies uz ķermeņa augšdaļu. Es izvedīšu cauri tevi sirds atverošai praksei. Šī būs ļoti īsa prakse, tāpēc to var iekļaut jebkurā dienas laikā. Un, nebūs nepieciešams nekāds inventārs, ja nu vienīgi tev ir nepieciešams siltums, tu vari uzvilkt kaut ko siltāku, tu vari paņemt pledu un ietīties tajā, ja tev ir sajūta. Šī praksa ir paredzēta pilnīgi ikvienam cilvēkam, pilnīgi ikvienam sagatavotības līmenim, pat iesācējiem, pat tādam, pat tev, kurš vispār varbūt nekad nav jogojis. Tad iekārtosimies sākumā vienkārši sēdošā pozīcijā un ļausim sev apzināti ierasties. Tad novieto rokas sev uz ceļgaliem, plaukstas atvērtas, kājas sakrustotas, mugura taisna, pleci atbrīvoti un galva pacelta. Vari aizvērt acis un ļausim sev iziet cauri dimensijām, kuras ļauj apzināties šo mirkli. Šajā brīdī es aicinu tevi vienkārši pamanīt sevi šajā telpā, kurā tu atrodies. Apzinies zemi zem sevis, apzinies sienu pa labi, sienu pa kreisi, sienu sev priekšā un sienu sev aiz muguras. Apzinies griestus virs sevis. Saklausi skaņas, tuvākas, tālākas, manu balss skaņu. Varbūt skaņas, kuras ir ārpus telpas, kur tu atrodies. Saklausi savu elpas skaņu. Tagad vērs savu uzmanību uz savu prāta telpu. Sajūti, sadzirdi, sāredzi, kas notiek tavā prāta telpā. Vai tur ir kādas domas, kuras izvirzījušās priekšplānā? Ļauj šīm domām būt, nedzen tās prom. Katru brīdi, kad pamanīsi to, ka prāts ņem virsroku, un tas ved tevi kaut kur projām no šī brīža, sajūti savu ķermeni. Un tagad sajūti savu ķermeni. Kā jūtas tavs ķermenis? Ja tas ir noguris, ļauj tam būt nogurušam. Ja tas ir satraukts, saspringts, ļauj tam tādam būt šobrīd. Kāda ir emocija, kur ir klātesoša šajā brīdī? Apzinies to, nosauc to vārdā. Tagad pamani to, kā tu elpo. Vai tava
vai sekla, gara vai īsa. Ļausim elpai kļūt apzinātākai. Un pie sevis es aicinu tev skaitīt tādu kā mantru. Ielpā pie sevis apstiprini. 1 ielpa un izelpā pie sevis apstiprini. Tikai tagad. Ielpā 1 ielpa. Tikai tagad. 1 ielpa. Tikai tagad. 1 ielpa. Tikai tagad. Turpini pie sevis skaitīt šo mantru. Ielpā un izelpā. Saglabā šo mantru klātesošu, šo elpu klātesošu. Un mēs lēnām atvērsim acis, un mēs sāksim ar yin-jongas daļu. Mēs iztaisnosim kājas sev priekšā. Pasniegsimies uz augšu, ieelpu un izelpā pārlaidīsimies pāri kājām. Ļauj ķermenim saļimt, ļauj kājām saļimt, ķermenis ir smags. Mēs nonākam kāpura pozā. Ja šeit tu jūties diskomfortā, tad es aicinu tev saliekt kājas ceļos, atbalstīties uz papēžiem un uzgulties virsū savām kājām, varbūt izveidojot ar rokām nelielu spilvenu piereju. Ļauj sev būt šeit, atbrīvojies, elpo. 1 elpa. Tikai tagad. Ja tavs prāts tevi kaut kur vedina prom, viss ir kārtībā. Elpo, atceries par mantru, ļauj sev būt klātbūtnē. Ķermenim kļūt pavisam smagam.
Pabūsim šeit vēl 5 elpas. Lēnām nāksim atpakaļ augšā ar galvu virs sirds, ar sirdi virs iegurņa un apgulsimies uz muguras, nonāksim mūsu pirmajā šavāsanā. Nogulies, iztaisno kājas un ļauj ķermenim būt smagam. Rokas ir smagas, kājas ir smagas. Sajūti, kā visa ķermeņa aizmugura kontaktā ar paklājiņu, ar grīdu. Ļauj sev elpot brīvi. Laustās pārne pozā. Man sanāks pagriezt tev muguru, bet tas tikai tāpēc, lai tu redzi, ko mēs darīsim. Tad es pagriezīšos. Iztaisnosi kreiso roku pa kreisi, plauksta pagriezta pret grīdu. Kreisais vaigs un galva novietojas uz paklājiņu. Tu pagriezies uz kreiso sānu un varbūt tu paliec šeit ar taisnām kājām. Varbūt tu novieto labo kāju sev aiz muguras, celis uz augšu un pēda tuvu tavam ķermenim. Labā roka varbūt tiek aizlikta aiz muguras, varbūt tu saliec abas rokas kopā un virzi tās sev aiz muguras kopā. Varbūt rokas nesāķējas kopā un paliec šeit, elpo garas elpas. Šajā brīdī, ja tu vēlies padziļināt pozu, tu vari saliekt arī kreiso kāju celī un pēdas salikt tuvāk kopā vienotrai un virzīt muguras lejasdaļu tuvāk grīdai. Šī ir dziļāka pozas versija. Varbūt tev šī poza nebūs pieejama. Un tas ir ok. Tu vari arī nedarīt to, ko tev nav jādara. Tev nav jāizcieš, tev nav jāpiespiež sevi. Ļauj sev baudīt šo procesu, lai tas ir baudāms, maigs, iejūtīgs. Paliksim vēl 5 elpas.
mēs nonāksim guļus uz vēdera, guļošā krokodila pozā. Atpūtīsimies, ļausim jini jogai iedarboties šajos miera brīžos, šajās pauzēs starp pozām. Elpo brīvi. Lēnām mēs iekārtosimies uz otru pusi, nonāksim laustā spārna pozā uz labo sānu. Tad atver vaļā savu labo roku, noliec labo vaigu uz paklājiņu, nonāc uz labo sānu un dari tieši to pašu, ko tu darīji uz kreiso pusi. Ja salieci kāju sev aiz muguras novietoji, dari tieši to pašu. Ja roku lika aiz muguras, dari tieši to pašu. Ļauj sev spoguļot savus puses. Elpo brīvi. Šajā brīdī vari padziļināt pozu. Ja saliec iepriekšējā pusē kāju, tad tagad arī vari saliekt savu labo kāju, novietot pēdas tuvāk kopā un virzīt muguras lejas daļu tuvāk grīdai. Paliksim vēl 5 elpas. Atgriezīsimies uz vēdera, nonāksim guļošā krokodila pozā. Atpūtīsimies. Ļausim sev nedarīt neko šajā brīdī. Gāra ielpa, izelpa. Lēnām no šīs pozas mēs pāriesim bērna pozā. Atbalsties ar plaukstām uz paklājiņu, stum sevi prom no paklājiņa, virzi gurnus atpakaļ un nonāc uz papēžiem ar saviem gurniem. Atver ceļus platāk paklājiņu platumā. Rokas virzi pa vidu, uz priekšu, piere paklājiņā. Un ļauj sev kļūt pavisam smagam.
lēnām mēs pametīsim šo pozu un iekārtosimies mūsu pēdējā pozā, šavāsanā. Pagriezies uz muguras, iekārtojies ērti, iztais no kājas, nolaid rokas gar sāniem, aizver acis un ļauj ķermenim kļūt smagam. Ļauj elpai plūst brīvi.
Tagad ir laiks atgriezties atpakaļ no šavāsanas, atgriezties šajā telpā un laikā. Tu vari uzspiest pauzi šim video un turpināt gulēt šavāsanā. Bet ja esi gatavs, tu vari lēnām sākt modināt savu ķermeni caur smalkām kustībām, savos pirkstos, locītavās. Varbūt tu vēlies sevi apskaut, pagulēt uz sāna un lēnām atgriezties atpakaļ savā telpā. Paldies, mīļais jogī, ka veltīji šo laiku sev, un es no tevis atvados. Namastē!